Jūs nepieļaujat, ka šis ir pretprasākums ar lielu riska devu bijis šodien? Redzēt, kāds ir mans uzskats. Lietas būtība ir pavisam cita. Ar to varbūt jāsāk. Tas, ko gadiem ilgi sludināja Godmaņkungs, Bērziņkungs, Pabrikungs un viss citi, tā saucamā sabiedrības integrācija, ir cietusi fiasko. Un ir jābūt godīgiem šiem kungiem. Tas beidzot jāatzīst. Pašiem sev. Ir izaugusi jauna okupantu, jauna interfrontistu paudze. Un šim pašam 9. maijam jau sen vairs nav nekā kopīga ar veterānu piemiņu. Tā ir vienkārši tie paši 15,000 jaunie, agresīvi noskaņotie cilvēki ar totalitārismu simboliku, ar Krieviju simbolizējušiem simboliem, kas pulcējās un pauž antilatvietiskus lozungus. Tas vienkārši norāda, ka viss šī integrācijas politika ir bijis kļūdaina. Varbūt jāatgriežās pie repatriācijas. Bet pie tādas pats situācijas. Varbūt jums netaisīt tādu gājienu, kas tikai pastiprinātu vēl Latvijā vēl citu bēdu politiku. Ja nu pēkšņi tur viens otram piedošanu iedot pa muteritīgi. Ziniet, es jums pateikšu, ko Igaunijas piemērs liecina pavisam ko citu. Kad būtībā tas process jau rūkst gadiem ilgi un ir vajadzīga tikai tā mazā dzirkstelīte, lai tas viss izlīst uz āru. Vai tas būs šoreiz mūsu pasākums vai kaut kas cits, bet tas jebkurā laikā var izlaisties uz āru. Bet tad jūs pieļaujat, ka jūsu pasākums var būt dzirkstelīt? Es gribētu teikt vienu, kad provokācija pat par sevi ir šis 9. maijs katru gadu. Tas ir spļāviens sejā latviešiem, kuriem šis 9. maijs tomēr nenozīmē nekādu atbrīvošanu, bet gan turpinājumu 50 gadu okupācijai. Pēc atcieties pēc 45. gada nāca 49. 25. marts, rusifikācija, kolonizācija. Mums tā nav svinama diena, un mūs tas pazemo. Un vēl, kas ir pats interesantākais, un kas man liekas pilnīgi nepieņemami, kad, piemēram, tāda partija kā Tēvzemēm brīvai, kas mums vēlēšanām skaļi bļauj ar krievenēm, kas nāk, un pat pieņēmuši rezolūcijas par to, ka šis te Maskavas pirksts, kas ir dzelzbetona konstrukcija, ko dēvē par uzvaras pieminekli, tiks novākts. Tagad šīs partijas valdes loceklis Birkungs pasaka. Viņi ir mēreni, jā. Viņi saka, ka tas nenotiks. Es atvainojos. Nacionāls spēks saviem uzskata, ka tā piemineklim nav vietas Rīgā. Bet līdz ar to jūs uzskatāt, ka pie visas tās dzirksteļošanas šādi notikumi, kā šodien bija pie uzvaras pieminekļi, ir pieļaujami, turpināmi un tur riski? Es katrā ziņā domāju, ka jāpārskata ir tā politika, ko līdz šim ved valsts attiecībā uz sabiedrības integrāciju. Sev bāzt galvas miltīs un mierināt, ka viss būs labi, viss naturalizēsim, integrēsim, izaugs jaunu lojālu Krievu paudzi. Tas nenotiek. Atvainojiet. Nenotiek. No valsts pozīcijas? Jā, es varbūt šāk pateikt. Pirmām kārtām, ar ko atšķirās radikālas organizācijas, teiksim, vidusmēra politiskām organizācijām. Es domāju, viens piemērs šeit bija labi redzams, gan vienā, gan otrā pusē. Radikāla organizācija atšķirās ar to, ka daudzos politiskos jautājumos viņi redz šīs lietas vai nu melnas vai baltas. Lietas, kuras šajās divās nedēļās tiek iespaidots, bet es vienkārši apelēju pie tā, ja mums pārmet, ka integrācija nav bijusi. Mēs jums varam minēt 100 visādas piemērs, kas ir daudz nopietnāks neveiksmes integrācijā. Ļoti daudz jūs paši ziniet, Kaukāzā, Moldā, es daudz varētu minēt. Es labi varu pateikt tikai to. Jo redziet, ir kaut kas jāizdara. Nav novedusi pie labu galu. Mēs to redzam Igaunijā, mēs to redzam Francijā, mēs to redzam Latvijā. Jā, man ir piedāvājums beidzot tiesisku un civilizētu repatriāciju. Uz etnisko dzimteni. Tas ir viens. Un otram kārtam jāsaprot viens, ka šeit Latvijā, ja vēlas dzīvot cilvēkam, tad viņam jābūt pirmām kārtām lojālam. Viņam ir jābūt gatavam asimilēties latviešu sabiedrībā, pieņemt latvisko dzīvesveidu, latvisko pasaules skatījumu, un te šeit savus, kā saka, provokācijas un savas īpašās vajadzības neizvirzīt priekšplānā, kā to dara Plinerkungs, kamēr šis pūlis, šī lielā, teiksim, civilu okupantu masa šeit uzturēsies un tiks iespaidot no dažādiem, kā saka, Krievu preses izdevumiem, kuriem tas vien ir galvenais mērķis kampaņa ir gāties pa jebkuru latviešiem svarīgi. Jā, mēs atgriežamies pie tā, ka Latvija tikai latviešiem. Nē, es atvainojos, nē. Latvija latviešiem un lojāliem Latvijas pilsoņiem. Plinerkungs Bērziņkungs sadalīt. Pirmais. Es uzskatu, ka pirmkārt Latvija un latviešiem ir nelojāli cilvēki ar tādu domāšanu, kā Bērziņkungs. Es visu mūžu esmu nodzīvojis Latvijā. Man tik daudz latviešu draugu, un es vēl pavēršu muti nekādā. Bet tur tās mutes pavarās arī šodien. Diemžēl. Godmaņkungs, ka iekšlietu ministrs var pateikt, ka diezgan grūti profesionāliem noturēt pūli. Mēs neesam Es savām ausīm dzirdēju, kā Plinerkungu un Koreņkungu elektrizētie jaunieši krievalodīgie skaļām balsīm bļāva. Rosija здесь, Rosija здесь.
Tāda ir attieksme. Tāda ir attieksme. Korenkungs, ja jūs redzējāt, Korenkungs, kad jūsu kolona gāja pie atbrīvotajā pieminekļa, Korenkungs stāvēja un prasīja: kungi, lūdzu saglabājiet mieru un lūdzu stāviet, nebraujiet neko. Lūdzu, lai viņi aiznes to, ko viņi grib aiznest, un lai viņi ātrāk iet. Un šodien avīze Vesti Сегодня PCTVL koordinācijas padomē aicināja nepadoties provokācijām, nesīt šos bērnus, cilvēku bērnus un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir nopublicēts Krievu valodā avīzes. Cits jautājums, es zinu daudz fašisma definīcijas. Starp dažiem ir tādas, tādu kā Birzas kungu. Neiesim personālies. Man pa Času ir jāpiezīmē, ka diemžēl aicināja arī Času galveno redaktoru. Viņa atteicās nākt. Bet pa Času gan jāsaka, viņi arī, piemēram, liek uz virsrakstās pirmās lapas, kad šodien ir uzvaras diena, ja? Un tad atkal mēs atgriežamies pie vecā stāsta. Kam uzvara, kam piemiņa, kurš datums, kāda, kas, uzvaras diena. Citādi nebūtu Latvijas, būtu Ostlands. Un jūs ziniet, ka 17. septembrī mūsu kalendārā vēl nav Hitlers izdeva pavēle par Ostlandu, Latvija, Lietuva, Igaunija un Baltkrievijas daļa bija Ostlands. Un nebija nekāds radikālās puses, ko saka. Cik daudz šīs deklarācijas saturs, jūs piekrītoši mājāta galvu par ātrumu vai lēnumu? Pēc satura? Kā latvietim, kā Latvijas pilsonim, man ir dziļš kauns par Bērziņkunga rīcību. Man dziļš kauns par visas mūsu valdošās koalīcijas, par valsts parlamentu un savas valdības rīcību. Tas ir par to ātrumu, jo es par ko? Uzskatu, es pabeigšu. Es uzskatu to, ka Latvijai būtu jābūt pateicīga Igaunijai kaut vai par to, vai tā mēs tiešām pateicamies par to palīdzību, ko Igaunija mums sniedz 1919. gadā. Stāstīja, ko mēs esam darījuši. Es atvainojos, es uzskatu, ka tauta to uzskata savādāk. Tautā ir ļoti liels sašutums par šo rīcību, jo es uzskatu, ka mūsu atbalstam Igaunijai vajadzēja īpašam, un tomēr parlaments ir Latvijas, tautas suverēnās gribas izteicējis, un šī deklarācija bija jābūt nekavējošai. Es tagad gribu jautāt, kādu mēs sagaidām atbildi, kādu mēs sagaidām tagad atbalstu no Igaunijas? Es saprotu, ka Igaunija jau pauž oficiāli ļoti lielu atbalstu. Mēs šobrīd kļūsim kārtējo reizi par Krievijas impēras, kas attieksmes upuriem. Kāds būs atbalsts mums? Ir citi viedokļi, kad viss ir kārtībā, vai ne? Es varu pateikt tikai vēlreiz. Es saprotiet, te ir tāda. Mēs ko te sacentīsimies, teiksim, Miliseva pret Igauniju. Kas man varēs pārmet, ka es neesmu Igauniju atbalstīt? Birskungs, jums vajadzēja būt pirmajam. Kopā tad, kad jūs vēl nebijāt tajā organizācija, neeksistē viss. Nē, bet Birskungs, jums varbūt vajadzēja 20... tālu no Latvijas, kas tā īsti nezin, kas te 29. aprīlī ātrāk pa Leišiem inicijēt pasākumus pa Baltijas ķēdēm, domu laukumiem vispārējo. Tas jau nenotiek. Mēs tās reaģējam nekavējoties, protams. Nekavējoties. Un katrā ziņā mēs bijām šīs atbalsta akcijas ieplānojuši. Bet ja viņas tap, tad mūsu biedri piedalās. Leiši dzirdēja, ka Lietuvieši bija pirmie. No otras puses skatoties. Nekādīgi neatbalstot akmeņu metāšanu vēstniecību, nekādīgi neatbalstot veikalu laupīšanu un visu to huliganismu, kas tur noticis. Es tam tomēr uzskatu, ka Igaunijas valdība rīkojas nekorekti. Un situācija to... Es domāju, ka pāruņu veidā viņi varēja kaut kādu risinājumu atrast, bet tas nebija izdarīts. Situācija bija noprovocēta, un es neatbalstu deklarāciju Igaunijas atbalstīšanu. Pa jūsu personisko pozīciju, jūs bijat viens no tiem cilvēkiem, es saprotu, kopā ar Gončaro kungu un vēl kādu, kas brauc uz Igauniju un neaizbrauc, jo Igaunija robežsargi jūs tā kā... Nelaid tālāk. Ko jūs gribējāt darīt Igaunijā? Starp citu, šodien uzvaras laukumā es runāju ar daudziem latviešiem un vidēja vecuma cilvēkiem un kara darbiniekiem. Tātad jāiet pa integrācijas ceļu, bet brīvprātīgi. Ja Birzas kungs domā, ka viņš var man pataisīt par latvieti, tas nebūs nekad. Bet es cienu šo zemi, cienu tautu, un es šeit dzīvoju visu mūžu. Es arī uzskatu, ka kaut kas mums nepareizi integrācijas procesā, un līdz ar to, ka patreiz es esmu tādā televīzijā, kur 80% latviešu auditorija, es gribu pateikt, ka integrācija ir apusējs process. Paldies, vēl pa vienam teikumam. Es plenārkungu negribu pa latvietu pataisīt noteikti, nē. Es drīzāk viņu gribētu repatriēt uz viņu etnisko dzimteni. Un ar pārējos plenāru veidību. Paldies, kungi, pēdējais pa pēdējiem teikumam. Kungi pēc raidījuma. Kungi! Kā jums nav kauns jaunais? Bet sirds jums atvairot laikam ir Maskavā. Kungi, integrējieties.